tie tur neko nesaprot. Tā ir tā nespēja pieņemt saprātīgu lēmumu. Ja cilvēks tiešām grib izlēkt un sasniegt kaut kādu līmeni savā dzīvē. Jā, Harvardā tā ir cita pasaule. Tikko tu beidz cīnīties, tu esi uz ielas. Atcerieties, jūs droši vien. Labdien, draugi! Šodien pie manis ciemos un līdz ar to arī pie jums ir īpašais viesis. Skaista, veiksmīga sieviete, kura vadīja valsts kancelēju veselus 11 gadus. Tad pieņēma izaicinājumu un kļuva par ekonomikas un kultūras augstskolas rektori un atsaucoties uz Eiropas komisijas aicinājumu, bijusi kā eksperte konsultante dažādām valdībām gan Āzijā, gan Eiropā. Līdz ar to mums ir unikāla iespēja pārņemt pieredzi no tādas autoritātes, vismaz man, kā Gunta Veismane. Labdien, Gunta! Ievads bija šausminošs. Jā, labdien. Es ceru, ka es neesmu kļūdījusies un visus amatus uzskaitīju pareizi, un es zinu, ka tie nav visi amati, ka īstenībā tā pieredze ir daudz lielāka, bet man šķiet, ka tie ir tie svarīgākie akcenti, kurus es gribētu salikt, lai novirzītu mūsu sarunu. Jā, Latvijā augstākais punkts, protams, bija valsts kancelē, tā ir pilnīgi taisnība, bet runājot par Eiropas Savienības projektiem, tur tas augstākais punkts bija diplomātiskais status un Eiropas projekts un augsta līmeņa eksperts pie cita premjera. Droši vien, ka tas pat bija tāds vēl lielākais izaicinājums, ka tu esi ārpusē un dari to, ko tu esi darījis Latvijā, un nevienmēr tas ir izdevies, toties, teiksim, tajā projektā ļoti labi viss izdevās. Bet, jebkurā gadījumā, jā, pieredze kaut kāda ir, jā. Ja mēs varētu varbūt sākt ar Latviju, okay. Un 11 gadi valsts kancelēja. Ar 11, cik? 10, jā, droši vien. 11, vismaz jā. Internetā ir rakstīts 11 gadi. Tad... Kāds ir saskaitījies? Vai jūs varētu pateikt, ar cik ministru prezidentiem jums izdevies pastrādāt? Tad paskaitīsim. Paskaitīsim. Pirmais bija Andris Šķēle. Tur bija konkurss, tur es novinēju konkursu un nostrādāju ar premjeru Šķēli ļoti neilgu laiku, jo mainījās valdības. Tad bija Andris Bērziņš, kas nebija tas Bērziņš, kurš bija prezidents, bet tas Bērziņš, kurš bija ministru prezidents. Pēc Bērziņam bija Einārs Repše, pēc Eināra Repšes bija Induls Emsis, pēc Induļa Emša bija Aigars Kalvītis, pēc Aigara Kalvīša bija Ivars Godmanis, pēc Godmaņa bija Dombrovskis. 7 premjeri, jā. Bet, 7 premjeri Latvijā un vēl daži ārzemēs pēc tam. 7 premjeri Latvijā un 9 valdības, jo tur bija tā, ka, piemēram, Dombrovskis bija 2 valdībās un, manuprāt, Kalvīts ar, man liekas, ka bija 2 valdībās. Tik dažādi vadītāji ar atšķirīgiem politiskiem uzskatiem, visticamāk ar atšķirīgām vērtībām. Kāds ir noslēpums, kā jums tas ir izdevies? Jo man šķiet, tas ir rekords, un neviens cits šo slodzi tik ilgi nav izturējis. Es domāju, ka tur ir jādomā mazliet no cita rakursa. Faktiski nevis kā tas izdevās, bet cik tu profesionāli vari darīt savu darbu. Jo valsts kancelēs direktors jau nav politiķis. Valsts kancelēs direktors ir ierēdnis. Varbūt augstāks ierēdnis par citiem, bet tomēr tāds vienkārši ierēdnis, administrators, menedžeris valsts pārvaldē. Un tas, kas tam direktoram jānodrošina, ir, lai ministru prezidents ir apmierināts, lai valdības darbs norit raiti, lai lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas saprātīgi. Dažreiz tos nevar ietekmēt, jo ir politiskie lēmumi. Tas, ko dara valsts kancelē sagatavo to augsni. Tātad izanalizē juridiskos aktus, izanalizē
nozara politikas, piedāvā šo analīzi premjeram, un viņš izdara savu izvēli, piedāvā ministru kabinetam politisku lēmumu, un tad, kas sanāk, tas sanāk. Tas ir tā kā, atceraties, bija, jo droši vien mēģināšu atcerēties, jā. Bija brīnišķīga filma Cirks kādreiz. Jā, tādu filmu es atceros. Jā. Un tur bija tātad situācija, kad tas cirka darbinieks audzināja to cirka īpašnieci, kas bija kļuvusi no mazas meitenes par cirka īpašnieci, un tas pingvīns, manuprāt, ka pingvīns viņu sauca, viņš teica, jau lielai sievietē, viņš saka, tad, kad tu biji maziņa, tu biji tāds jauks rozā siventiņš. Un tagad, kas izaudz, tas izaudz. Tas bija brīnišķīgi, un šeit arī ir tieši tāpatās. Es teikšu, ka lēmumi tiek sagatavot profesionāli, izanalizēti no ļoti daudziem rakursiem, no dažādām pusēm ir, kā saka, parādīts, kādas ir sekas vienā vai otrā gadījumā, bet ko politiķi pieņem, tā jau ir politiskā izvēle. Vispār interesanti. Es visu savu mūžu strādāju, tur, kur es esmu ļoti lemjoša un vadītāja, strādāju privātajā sektorā, un vienreiz man bija iespēja piedalīties tāda biznesa spēle, kur simulēja 1 dzīves gadu valstī. Un es speciāli apzināti darīju visu, lai nokļūtu valsts sektora, lai izmēģinātu, kā tas ir. Un mūsu spēles grupa izvirzīja šeit tādu ambiciozu ideju, ka mēs gribam radīt ideālo valsti, un tad visas spēles gala mērķis priekš mums bija sasniegt šo rezultātu. Spēles beigās es priekš sevis sapratu 2 svarīgas lietas. Viena, ka es gribu strādāt tikai privātajā sektora, es negribu strādāt valsts pārvalde, un otrais, ka es vairs nekad neteikšu, ka tie tur neko nesaprot un ko viņi vispār dara, jo tik tiešām tās nav viegli, kad tu lemj par visu valsti un par visu tautu. Jums ir bijusi iespēja pastrādāt valsts pārvalde, un tad jūs bijat strādājusi arī ekonomikas un kultūras augstskola kā rektore privātajā sektora, un jūs varat salīdzināt šīs 2 pasaules. Kādas ir priekšrocības katrai no tām? Tās ir 2 atšķirīgas pasaules, jāsaka, lai cik bēdīgi to būtu secināt, bet, diemžēl, tā tas ir. Valsts pārvaldē, lai nonāktu pie lēmumu pieņemšanas, ir ļoti daudz soļu un ļoti daudz atbildīgie, sevišķi, teiksim, ja skatos valsts kancelē, ļoti daudz paraksti pie lēmumu sagatavošanas, kamēr šis lēmums nonāk ministra kabinetā uz galdu, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Šeit ir tā runa, ko tā nespēja varbūt ātri pieņemt lēmumu. Ja? Tas, kas ir privātajā sektorā, pie lēmumu var nonākt ļoti ātri, tāpēc, ka tās birokrātijas nav. Vienkārši cilvēki apsēžās, izdomā un iet uz priekšu. Valsts pārvaldē tas prasītu daudz ilgāku laiku. Ierēģu skaits ir ļoti liels. Un tas iemesls, vai tu mazini vai nemazini, tas ir tā kā amēba, tā kā infuzorija tupelīt, viņi dalās. Un kā piemēra es varētu minēt, bija tā Latvijas prezidentūra. Es vairs tad nebiju valsts kancelējā, es strādāju privātajā sektorā, jūsu augstskolā. Un es zinu, ko nozīmē prezidējošā valsts, ir ļoti daudz institūcijas, kurām ir jānodrošina, lai prezidējošā valsts varētu sagatavot ļoti daudzas darbnīcas, workshopus, un tāpēc ir vajadzīgs lielāks ierēģu skaits, kas šīs darba grupas vada, sagatavo, piedāvā lēmumus un tā tālāk un tā joprojām. Jā, varbūt tāds neliels paskaidrojums skatītājiem, kuri nav lietas kurs, ko nozīmē prezidējošā valsts. Tas nozīmē, ka Latvija tajā brīdī vadīja visu Eiropas Savienību un bija atbildīga par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības līmenī priekš visām dalību valstīm. Tieši tā, ļoti precīzi. Lūk, un tātad tas ierēģu skaits tika palielināts, kas bija tajā mirklī ļoti nepieciešams.
Tā problēma radās pēc tam, jo samazināt jau nebija iespējams tik vienkārši. Kaut gan it kā tiek pieņemti cilvēku uz laiku, bet tai pašā laikā, kā saka, nekas nav pastāvīgāks kā tas, kas tiek pieņemts uz laiku. Jā, tas tā ir. Jā, tā kā būtībā tas ir cilvēku skaits, kas ir patiešām daudz lielāks nekā tas nepieciešams. Ir sektori, kur cilvēku skaits pietrūkst, bet, diemžēl, tā analītika šobrīd, lai parādītu, ka šeit ir pa daudz un šeit ir pa maz, pie tā būtu jāķerās. Bet, tas ir milzīgi liels darbs, jā. Skatieties, tagad strādājot ar jauniešiem, bieži vien redzu, ka viņus ļoti uztrauc, kur tad doties, un kas interesanti, es redzu tas bailes acis kļūdīties. Viņi baidas kļūdīties par savu izvēli. Kaut gan mana dziļa pārliecība, kā es jau minēju, piemēram, par tiem pašiem lēmumiem, galvenais pieņemt lēmumu un sākt virzīties, ja? Bet tomēr tā kļūda ir. Ja mēs iedomājamies, 20-gadīgs cilvēks tagad ir savas karjeras sākuma, redz veiksmīgu autoritāro cilvēku, ko mēs varētu pateikt, kas viņu sagaida tuvāko 5 gadu laikā, ja cilvēks tiešām grib izlēkt un sasniegt kaut kādu līmeni savā dzīvē? Šī ir ļoti tuva tēma man. Man ir šāda vecuma mazdēli, kuriem tas arī nav vienkārši, un viņi mēģina atrast sevi šajā te dzīvē, un tas, ko es vienmēr saku, ir vairākas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, par tiem 5 gadiem tā ir svarīga lieta. Padomāt, kas tu gribētu būt pēc tiem 5 gadiem, ko tu gribētu darīt pēc tiem 5 gadiem. Un tad solīt pa solītim virzītos tajā virzienā. Protams, kā ir iespēja kļūdīties. Bet kas tas ir 20 gados kļūdīties? Tu vari vismaz, nekas nav tāds, ko nevar sākt pa jaunu. Un šajā vecumā tas ir ļoti normāli. Bet katrā ziņā cilvēkam jādara tas, kas viņam patīk, tad viņam būs daudz vienkāršāk iemācīties to, kas viņam patīk, un strādāt to darbu, kurā viņš var sevi realizēt, profesionāli realizēt. Nekas nav labāks izdomāts, ka, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev ir jāsniedz zinām profesionalitāte tajā, kur tu gribi kaut ko sasniegt. Man šeit ir 2 refleksijas, par ko varbūt jūs varētu parunāt ar saviem mazdēliem, jo es nesen arī piedzīvoju šo stāstu, kad dēlam bija jāizvēlas savs ceļš, un tad mēs daudz par to runājam un domājam, un priekš manis ir 2 atziņas. Pirmā, tas, ko es teicu, ka tik tiešām nebaidīties kļūdīties nav lielas nozīmēs, kādu izvēli tu izdarīsi. Un, piemēram, es esmu staigājušais piemērs tam, ka sākotnēji es izvēlējos jurisprudenci, un man tas ļoti patika. Es izstudēju līdz doktorantūrai, tā bija mana profesija. Mans, var teikt, pirmais biznes, jo es biju pašnodarbināta juriste. Bet pēc tam dzīve pagriezas tā, ka šodien es esmu uzņēmēja, vadītāja, un tas juridiskas zināšanas man ļoti palīdz. Svarīgākais ir tas līmenis, ko tu izstudēji līdz doktorantūrai, ja, kas kā vadītājiem tev dod to stipro, stabilo grīdu pamatu, jā, zem kājām, bet tā nebija kļūda, tas bija ceļš, un es saprotu, ka ja es neizvēlētu to jurisprudenci un neizstudētu, es nebūtu šodien šeit. Tāpēc galvenais tiešām sākt, un pēc tam vai nu tas zināšanas pielikt klāt pie tās profesijas, kuru tu ieraudzīji pēc tam, vai nu tiešām kļūt par speciālistu, ja tu trapīja un esi uz pareiza ceļa. Tas ir tas pirmais moments. Otrais ļoti svarīgs. Man patīka, ka jūs teicat, paskaties, kur tu gribētu būt pēc 5 gadiem. Es pat teiktu vēl tālāk. Paskaties, kur tu gribētu būt pēc 20 gadiem. Un šeit 2 spēles. Viena, reāli mūsdienas ir Pinterest, internet un vispārējais, mēģināt vienkārši sameklēt bildes, kuras atsaucas sirdi, kāda māja tu dzīvo.
Vai tu strādā ofisā, vai tu strādā kaut kur ar cilvēkiem, vai tu strādā pie datora, vai tu strādā ar aparatūru, vai tu strādā medicīnas centrā. Tu vienkārši redzi to bildi, un tava sirds rēģē. Tev tas patīk. Tas nozīmē, ka ir vērts paskatīties tajā virzienā. Otrais, kāpēc tālāk? Mans personīgais piemērs. Es atceros, kādreiz man ienāca prātā, ka ja es katru dienu mācītos vienu vārdu angliski, tad pēc gada es zinātu 365 jaunus vārdus. Un sākumā man likas, tie 365 vārdi, kas tas tāds? Nekas. Un katru reizi es biju atlikusi, lai sāktu to darīt, tāpēc, ka, ko nozīmē viens vārds dienā, 7 vārdi nedēļa vai pat 365 vārdi gadā. Pēc 10 gadiem es sapratu, ka ja es to sāktu darīt pirms 10 gadiem, šodien es jau brīvi runātu angliski. Šobrīd man priekš sevis ir tāds izaicinājums ar spāņu valodu. Man nav vajadzīga ne darbam, ne dzīvē spāņu valoda. Es vienkārši izmēģinu priekš sevis šo eksperimentu 3 minūtes katru dienu. Man jau Duolingo rādās 100 dienas, jānopērk savu dāvana. Un es sapratu, ka sēžot vienā kafejnīcā, es atšifrēju, ka blakus mums ir spāņi, un es pat sapratu, ka tētis jautā meitai, vai viņa gribētu maizi. Tad kaut kādas elementāras frāzes 100 dienu laika, un es sapratu, ka pēc 10 gadiem es reāli varēšu aizbraukt Spānijā un runāt spāniski. Tad, ja mēs skatāmies vienas nedēļas griezumā vai viena gada griezumā, mēs neredzam to tālo mērķi, un dažreiz mēs negribam sākt, vai mēs pieņemam nepareizos lēmumus, jo mēs skatāmies ļoti īsi. Un ja tu skaties tālāk, tad tā domāšana mainās, un tas lēmums mainās, jo 3 minūtes 20 gadu laikā nav 3 minūtes vienas dienas griezumā. Tā taisnība, jā. Un tas vienkārši mans stāsts, ko es piedzīvoju ar savu dēlu, un šeit, starp citu, man arī gribētos dzirdēt jūsu viedokli. Situācija. Tētis, uzņēmējs, kas gribētu iesaistīt dēlu savā uzņēmumā, savukārt dēls izteikts mākslinieks, kas meklē savu ceļu mākoņos tēva izpratnē. Ko jūs varētu ieteikt, kā rīkoties tēvam un kā rīkoties tam bērnam šāda situācija? Es laikam ļautu tam bērnam pašam izvēlēties. Es ļoti cienu manas meitas un viņas ģimenes tradīcijas, kā viņi savus bērnus audzina. Ļoti stingri. Viņiem ir ļoti daudz pienākumu, bet līdz ar to mans mazdēls 16 gados ir spējīgs dzīvot viens, uztaisīt sev ēst, iztīrīt māju, nomazgāt traukus. Protams, ir arī, kā saka, daudzas citas lietas, ko varbūt viņš izdara, ko nevajadzētu darīt, tas pats telefons un dators un tā tālāk, tā sēdēšana, bet ideja kā tāda, uz viņu var paļauties. Uz viņa izvēli var paļauties. Un es domāju, ka šajā gadījumā tomēr noteicošais ir pats bērns. Vecākiem ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kā attīstās viņa prasmes un viņa dotumi, bet tai pašā laikā, es nezinu, panākt to, lai viņš dara lietas, kuras viņam nav pie sirds, man tas būtu tā ļoti, ļoti sāpīgi. Es domāju, ka jums vecākā dēla piemērs, kas ir izcils piemērs, viņš ir aizgājis tālu, bet es pieņemu, ka tēvs uzņēmējs būtu gribējis, lai viņš viņam būtu blakus, vai ne? Jā, bet manuprāt, kas mūs padara par laimīgiem? Tad, kad mēs redzam, ka mūsu bērni ir laimīgi. Jā, tieši tā. Un, protams, varētu to bērnu piespiest būt klāt. Un, manuprāt, tā ir ilūzija, ka tādēļ es būtu laimīga, jo es redzētu, ka viņam tas nepatīk, ka tas ir caur sāpēm. Un tagad kaut varbūt viņš ir tālāk un visas nozīmes, gan nozari ir izvēlējies citu, gan to virzienu, bet es redzu, ka cilvēks piepilda savu sapni
Un es no sirds priecājos, ka viņam sanāk. Līdz ar to, jā, es piekrītu jums, ka jādod iespēja bērnam izvēlēties pašam, jo es novēroju ļoti daudzus piemērus arī starp maniem kolēģiem, starp citu, pasniedzēji, kuri ir izstudējuši fiziku, ķīmiju, svešvalodas, tāpēc, ka to gribēja vecāki, un tad pēc tam jau būdami gados atrada savu ceļu, pilnībā citu ceļu, un tomēr uzdrošinājās iziet ārpus rāmjiem, mainīt virzienu, un pēc tam kļūt par pasniedzējiem. Piemēram, izcilākais piemērs fiziķis, kurš rezultāti pasniedza filozofiju, jo tā bija sirdslieta visu mūžu, jā, ļoti gudrs cilvēks, tētis gribēja, lai izmācās par fiziķu, viņš to ir izdarījis, bet visu savu dzīvi sāpēja, ka gribas to filozofiju. Rezultātā cilvēkam ir 2 doktora grādi, un kā pasniedzējs viņš jau strādāja kā filozofs. Es domāju, ka tas viens otram palīdzēja, jo tas abas profesijas līmējas kopā, bet tajā pašā laikā, jā. Es zinu, ka jūs strādājat arī kā pasniedzēja, kā lektore un vadiet līderības seminārus. Nezinu, kāpēc tieši tagad ienāca prāta tāda laba veca anekdote par to, ka viens profesors sūdza saviem kolēģiem. Šodien skaidroju studentiem vienkāršu tēmu. Skaidroju, zīmēju, rēķināju. Pats jau sapratu. Viņi joprojām nesaprot. Ziniet, kas interesanti, mana reālajā pieredze strādājot ar studentiem ir bijusi tāda situācija, kad es tiešām skaidrojot uzzīmēju schēmu, pēkšņi apstāju schēmas priekšā un pateicu, lūk, kā tas strādā. Studenti, protams, smējas līdz asaram, kaut gan īstenībā tas nebija par to tēmu, kur es skaidroju, bet tā bija teorija, kuru skaidrojot, es ieraudzīju risinājumu problēmai dzīvē, biznesā, kura tajā brīdī mocīja mani, un es nekā nevarēju atrast risinājumu. Un skaidrojot teoriju, es pēkšņi to ieraudzīju un atklāti to pateicu. Un tas ir tāds mans, kā šodien mūsdienu valoda saka, insights. Ja, tad skaidrojot studentiem, es pati ieraudzīju kaut kādu risinājumu. Vai jūsu pieredze vai jūsu praksi ir bijuši tādi gadījumi, kad kaut ko mācot studentiem, jūs bijat iemācījusies pati? Jā, pilnīgi noteikti. Tā sanāca, ka bija tāds lielāks konkurss 91. gada beigās uz Harvardas biznesa skolu uz Ameriku, un man izdevās, tikt tajā grupā, kas aizbrauc studēt uz Harvardu, uz Stanfordu, uz labākajām Amerikas augstskolām, un tieši tur man pirmo reizi iznāca saskara ar šo te līderības fenomenu, ar tā, kā saka, pasniegšanu, pie kam pasniegšana ļoti profesionālā līmenī. Mūs mācīja arī vadīšanas lietas un strateģisko vadīšanu un organizāciju uzvedību, kas ir organizational behavior. Un tas viss ir ļoti saistīts, viss ir saistīts kopā, bet tas līderības fenomens man kaut kā, tas ir tas, ko jūs teicāt, es tagad saprotu, kāpēc tas strādā, un kāpēc tas tā ir, un kāpēc es esmu tāda, kāda es esmu, un kāpēc man ir svarīgi iet tās auditorijas priekšā un studentiem stāstīt to, ko es pati esmu uz savas ādas izbaudījusi, jo es īstenībā izvairos stāstīt teorijas. Ir sevišķi tagad, kad ir tik ļoti pieejama literatūra, ļoti daudz bērnu, studenti var lasīt, un mēs varam diskutēt. Mēs varam paņemt konkrētas situācijas, kuras ir ap mums, un analizēt, un nonākt pie tā risinājuma jau šīs analīzes rezultātā. Nesen no vienas kolēģis esmu sadzirdējusi tādu atsauksmi par mani, ka man iekšā ir uzņēmēja gēns. Un tad es saku domāt, kas tas tāds un kāpēc viņi tā nolēma. Un atceroties savas ģimenes vēsturi, es sapratu, ka tik tiešām mans vectēvs ar 3 klašu izglītību, ja nemaldos, bet ne vairāk, ir sācies savu uzņēmēju darbību un kļuva par tādu, ievērojumu, respektējumu cilvēku Liepājā, un ja liepainieki mūs dzird, tad noteikti zina tādu Simjonu Klipieņinu. Un viņš
ir ieguldījis gan savu laiku, gan savu naudu, lai dotu iespēju mācīties citiem. Un man tas tiešām ļoti atsaucas. Un es sapratu, cik tas ir svarīgi, jo, piemēram, es šobrīd kā mazmeita varu lepoties. Viens no stāstiem, ka viņš ir nofinansējis vienā mākslinieka studijas, ar saviem sakariem palīdzējis arī iestāties cienījamai respektējama universitāte. Tas mākslinieks pēc tam izturēja lielo konkursu, un rezultātā tieši Kārlis Zāle bija tas, kas būvēja mūsu brīvības pieminekli. Un dažreiz staigājot garam, es domāju, ka ja ne mans vec tevs, tad mūsdienu brīvības piemineklis Latvijā varētu izskatīties savādāk. Pilnīgi noteikti, jā. Tagad skatoties jūsos, es atceros, ka kāda jūsu radinieka portrets ir izlikts kaut kur ministru kabinetā. Kas tas bija? Atgādiniet lūdzu. Jā, tas ir mans vecatstāvs, Atis Ķeniņš, viņš bija politiķis, kurš manu mazu ļoti mīlēja un ļoti daudz ir pielicis roku tam, lai es izaugtu tā, kas es izaugu. Es ļoti labi atceros, ka viņa tas teiciens, zini, politikā gan nē. Tas priekš tevis nebūs labi, jo es neesmu diplomāte. Es esmu ļoti, kā saka, tāda... Nav tā, ka es, protams, nemāku paklusēt, tad, kad vajag, bet, tomēr man bieži vien es pārāk izvēlos to taisnāko ceļu, jo man tas liekas godīgāk, bet es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, vienkārši man nav tās īpašības, viņam bija. Jā, vienkārši skatoties uz jums, man ienāca prāta, ka varbūt ir arī tāds vadītājs politikā gēns, jo tiešām pārņemts un redzot jūsu piemēru, jūsu pieredze, teiksim tā, ja, var redzēt, ka tas kaut kāda veidā atsaucas un sacaucas. Katrā ziņā tas ir viens no tādiem virzītājs spēkiem. Protams, es viņu ļoti mīlēju un cienīju, un es zināju, kas viņš ir bijis, neskatoties uz tiem laikiem, kurā mēs dzīvojām tajā laikā, kad es viņu mīlēju un cienīju, viņš strādāja par zinātnisko līdzstrādnieku dabas muzejā. Izgājis Sibīriju un izgājis, kā saka, izsūtījumu un atgriezies atpakaļ. Nepārāk vesels, bet tomēr viņš bija. Bet, protams, ka es to stāstu zināju. Un, lai cik maz es biju, tomēr tas kaut kur, kā saka, veidoja manu dzīves ceļu. Es zinu, ka Ekonomikas un kultūras augstskola jums par godu ir nodibinājusi grantu. Jā. Ja jūs tagad skatītos uz tiem jauniešiem, kādas ir tādas svarīgākas prasmes, kompetences, kuras viņam būtu vajadzīgas, lai viņi sasniegtu augstas virsotnes? Kam to grantu varētu piešķirt? Visam pamatā ir tas, cik tu vari būt apzinīgs, cik tu vari mācīties to, kas tev patīk. Un tas, kas ir privātai augstskolē, man liekas, lielais pluss, ka ir ļoti daudz profesionālo zināšanu, ko viņi paralēli akadēmiskajām var iegūt, teiksim tā, no vienas puses ir akadēmiska izglītība, bet no otras puses ir iespēja profesionāli kaut ko apgūt, un tur tu vari redzēt, kas ir tas, kas tev patīk. Jā, atkal atgriežamies pie tā, izdarīt izvēlē ar sirdi, listen to your heart. Tieši tā. Mūsdienas, manuprāt, par tavu skolotāju, par tavu autoritāti var būt jebkurš. Mums ir TED Talks video, kur mēs varam skatīties un gūt pieredzi un mācīties no tiem labākiem. Virkne grāmatu, es nezinu, izlasīt to pašu Steve Jobsa grāmatu un viņu stāstu un vēsture un tādējādi Steve Jobs var būt par tavu personīgo mentoru, vienkārši lasi starp rindiņam, meklē atbildes uz saviem jautājumiem. Vai jūsu dzīve ir bijusi kāda tāda autoritāte dzīve vai grāmatā, vai varētu būt kāda filmā? Tas tāds interesants jautājums, jo es esmu dzīvojis pavisam citos laikos. Teiksim, tas, ko es šobrīd redzu un šobrīd lasu, es vienmēr esmu ļoti daudz lasījusi. Ļoti no pašas bērnības. Pirmā
man iespēja vēl es nemācīju lasīt, es jau biju bibliotekā katru rītu, biblioteka bija apmēram 300 metri no manām mājām, un es skatījos, bija tādi brīnišķīgi žurnāliņi, Visjolī Karķinki, kur bija Tarapuņka un Štepsels, un man bija čupiņa, un es biju bibliotekārs mīlu un tā tālāk. Bet būtībā jau ar ko tad es sāku? Ar pasakām, vai ne? Tas ir tas, kam es ticēju, kurās es dzīvoju, jo vienmēr jau ir tā, ka tu gribi būt par labu cilvēku, tu gribi būt tā bārenīte, kas, kā saka, izdara labus darbus un tā tālāk. Bet ja jūs man tagad prasītu, kas ir tās grāmatas tajā laikā, kas man deva kādu virzienu, tas, kas, manuprāt, ir svarīgi, tas kopums, kas ir tas, ko tu no grāmatām iemācies. Ja tu iemācies būt labs, ka tavā dzīvē tev ir jābūt godīgam, taisnīgam, un tad tu vari sasniegt to, ko tu gribi sasniegt. Tev jābūt strādīgam, tev jābūt uzcītīgam, kā tā bārenīte, un tad tu sasniegsi to savu mērķi. Interesanti, ka mūsdienas jaunieši noliec to formālo izglītību, diploma nozīme, universitātes nozīme. Viņi saka, internets ir pilns ar visdažādāko informāciju, es visu varu atrast tur, priekš kā man to augstskolu. Mana pārliecība ir, ka ne katrs ir spējīgs no visas tas plūsmas izvilkt odziņas, un atrast to tiešo īsto pareizo. Otrkārt, ne katrs ir spējīgs sistematizēt to secību, lai redzētu nevis atsevišķas zināšanas, bet grupu, kā jūs teicat, kopums, ko tu redzi uzreiz kā vienotu bildi, visu to mījdarbību un saiknes. Un treškārt, ļoti grūti motivēt sevi katru dienu atvērt to internetu un kaut ko palasīt vai paskatīties. Jums ir bijusi unikāla iespēja studēt gan Latvijas universitāte, gan Harvarda biznesa skolā. Vai ir kaut kāds kopīgs, kaut kas atšķirīgs? Kāpēc mūsdienu jauniešiem vajadzētu iet uz augstskolu un darīt to Latvijā? Tad, kad es mācījos, tad lasīju lekcijas, un tāpēc tā atšķirība bija, ka, teiksim, mācības spēks, ja viņš lasa lekcijas, sevišķi mums bija mācības spēki, kas ir uzrakstījuši grāmatu, viņš stāvēja kancels vidū un lasīja to, ko viņš ir uzrakstījis. Tas nav labākais piemērs, un jāsaka, ka tādu pasniedzēju varbūt netik daudz bija, bet tomēr tie, kas ir spējīgi iedvesmot, faktiski viņi dod ne tikai to akadēmisko pamatu, kas ir ļoti svarīgi. Es tomēr uzskatu, ka bez profesionālajām zināšanām tu nevar tīri būt profesionālā, kā saka, iegūt profesionālo izglītību, nebalstoties arī uz kaut kādām akadēmiskām zināšanām, jo tas tev attīsta analītiskās spējas, un analītiskās spējas tev pašam dzīvē ļoti svarīgas, lai tu varētu atlasīt vienu dumju lēmumu no cita dumja lēmumu un izvēlēties labāko lēmumu, ja. Bet katrā ziņā ir jābūt gan tam. Bet ja mēs runājam par to salīdzinājumu, jā, Harvardā tā ir cita pasaule. Pirmkārt, varbūt Harvard pat pa sevi jau atšķirās ar to, ka tā ir augstskola, jeb, manā gadījumā biznesa skola, kurā mācīja jau tos, kuriem bija kaut kāds akadēmiskais pamats. Un tāpēc mūsu tā mācību sistēma, un es gribu teikt, ka sistēma, tas ir tas atslēgas vārds, jo mums viss ir sistēmā. Mums īstenībā viss ir jāskatās tādās kopsakarībās. Tu nevari skatīties uz kaut kādu lietu pilnīgi nošķirtu. Ja? Tas viss ir kaut kādā sistēmā, lai tu varētu saprast, kā tā mūsu pasaule darbojas, kā šī sistēma darbojas. Un Harvardā tas ir tāds ļoti labs piemērs. Viņi uz kaut kādām konkrētām situācijām tiek balstīts, studentam tiek iedot situācija, tev ir jāizdomā. Visi tie ceļi, kā tu vari nonākt, lai šo situāciju pozitīvi atrisinātu un lai tu varētu piedāvāt kaut kādu lēmumu, un tie lēmumi vajadzētu būt kaut kādai analīzei, pie kura tad gala rezultātā tev ir jānonāk. Pilnībā piekrītu, jo tā ir arī mana pārliecība, ka mēs
pa pēdējiem gadiem ir īpaši ļoti progresēja. Man šobrīd Latvijas augstākas izglītības sistēmā ir gana laba kvalitāte. Es dažreiz dzirdu no vecākiem tādu pārmetumu, ja, ka mēs mūsu laikos no rīta līdz vakaram sēdējam universitātē un tagad bērni tur tikai dažas dienas pavadā, kā tā pa izglītību un varbūt arī veidojas tas priekšstats, kura pamatā man šķiet ir divas lielas kļūdas. Pirmā, ka jāstrādā no rīta līdz vakaram, lai sasniegtu rezultātu. Jautājums par to nevis, cik ilgi tu strādā, bet kāda ir tā kvalitāte. Ja? Un otrais moments ir saistīts ar to, ka tik tiešām, es atceros vēl manos laikos, mēs vienkārši klausījāmies, ko lektors saka un rakstījām. Jā. Tie pieraksti mūsdienas vairs nav vajadzīgi, jo visa informācija tik tiešām ir strukturēta virtuālajā vide, kur students var tos materiālus ieraudzīt. Tur bieži vien jau ir pirms ierakstītas lekcijas, tur ir kaut kādi raksti, tur ir kaut kāda analītika, un ar to visu iepazīstos students atnāk uz nodarbībām un tik tiešām, kā jūs pareizi teicat, mācas risināt, mācas diskutēt. Ja mēs paskatāmies vispār pēc OECD pēdējiem datiem, tātad organizācija, kura ir izpētījusi vairāku valstu dažādu nozaru tendences, ko darba devēja tuvākajā nākotnē varētu sagaidīt no jauniešiem, no jauniem darbiniekiem. Un interesanta tendence ir tāda, ka pētījumi liecina, ka starp top 5 ir mikstas prasmes. Spēja strādāt komanda, prezentācijas prasmes, spēja mācīties, jo tik tiešām visu laiku kaut kas mainas un ir nepieciešams apgūt jaunas zināšanas. Ja? Tālāk ir laika vadība, un rezultātā mēs varam ieraudzīt, ka tur nav profesionālo zināšanu. Un bieži vien šobrīd nāc saskarties tā, ka darba tirgus prasa, dodiet kaut kādu speciālistu, kuru augstskola vēl nav paspējusi sagatavot. Nu, pieņemsim, dronu vadītāji. Ja? Vakardien nevienam nevarēja ienākt prāta, ka tāda profesija būs pieprasīta. Līdz ar to tās, ko šobrīd augstskola dara, dod to bāzi, lai tu iemācītos mācīties un apgūt jaunas zināšanas un risināt problēmas komanda. Nu, vairs nav tas diktāts, ka tu vienkārši pieraksti lekcijas. Nedomājot. Jā, un līdz ar to es uzskatu, un es arī biju daudz kur pasaulē redzējusi, es biju arī Amerikā, es biju Dānijā, es biju Vācijā, es biju Ķīna, novēroju, kā viņi strādā ar saviem studentiem, un ar katru nākošo braucienu ar vien pārliecinātāk un pārliecinātāk kļuvu par to, ka Latvija ir laba sistēma. Mēs daram labas lietas. Protams, ir savi trūkumi un ir ko pilnveidot. Ja mēs skatāmies globāli uz sistēmu, es neteiktu, ka tā ir slikta. Tieši es teiktu, ka tā ir laba. Jā, es varu tikai piekrist. Es domāju, arī tas, ka tagad Latvijā jau daudzus gadus ir iespēja arī izmantot Erasmus programmas iespējas. Tas nozīmē, ka pusgadu vai gadu tu vari izbraukt un mācīties kaut kur citur. Es domāju, tā ir vienreizēja iespēja un tā pieredze, ko vajag izmantot. Es varu pateikt, man mazmeita ir ļoti labs piemērs. Jā, viņa mācījās Tehniskajā universitātē, pēc pirmā kursa dabūjām Erasmus stipendiju uz pusgadu, pēc tam viņai pagarināja vēl uz pusgadu, jo viņa bija pietiekama laba. Un tad viņa nomācījās Parīzes biznesa skolā, atgriezās Latvijā, nokārtoja visu savu, kā saka, kavēto, ko viņa nebija paspējusi iemācīties no Latvijas puses, paralēli strādāja labā firmā, jo tur viņa bija iemācījusies papildus lietas, ko Latvijā nemāca. Un šobrīd viņa ir Cīrihē, un viņa ir investīcija bankā un pamazām taisa savu karjeru tur, un pie tām ļoti veiksmīgi. Viņa ir jau, kā saka, vadošā pozīcijā, un tas viss ir iespējams, ja? Jā, mūsu laikos tas bija vienkārši ārprāts, kā vispār ir iespējams braukt kaut kur ārzemēs un gūt kaut kādu pieredzi, nekā līdz gan nebija. Mūsdienas bankas mīl mūsu paudzi, jo zina, ka mēs strādāsim cītīgi un samaksāsim visu kredītu. Un tā skeptiski skatās uz tiem jauniešiem, un dažreiz tiem jauniešiem arī pārmet, ka
interesants gadījums, tās reāls no dzīves. Viena uzņēmuma, jauns darbinieks, labākais karjera attīstās strauji, strādā no rīta līdz vakaram, pie tām ne tādēļ, ka darba devējs spiež, bet tāpēc, ka viņam patīk, ir tas ambīcijas, viņš to visu grib. Lielas cerības uzņēmumam, ka drīz būs jaunais CEO, kuru varēs izaudzināt līdz top level menedžeriem, un viena diena cilvēks aiziet paēst pusdienas un neatgriežas. Uzņēmums, protams, sāk uztraukties, kas notika, zvana, nevar sameklēt, raksta, nevar sameklēt, brauc mājas, atver durvis un atklājas, kā cilvēks sēžot kafejnīcā, padomāja, priekš kā man to visu? Un vienkārši nolēma aiziet un kaut ko mainīt sava dzīve. Nepazvanīja, nepainformēja, neuzrakstīja kaut kādu iesniegumu. Un es dzirdu no kolēģiem, ka ārprāts, kā tie jaunieši tā var, mēs nekad tā nedarītu, bet mana pārliecība, ka no katra var kaut ko mācīties, protams, tas nav mana stila un man nav saprotams, bet arī šeit es redzu iespēju mācīties. 2 būtiskas lietas. Pirmā, viņi ir daudz brīvāki par mums. Viņi jūtas brīvi. Viņš nolēma mainīt savu dzīvi, un tā ja pati mirkli, nevis rītdien, nevis pēc mēneša, bet šeit un tagad. Viņš maina virzienu un iet kaut kur citur. Daudz brīvāki. Otrais, daudz drosmīgāki, jo tā ir liela drosme. Rīkoties šādi. Kad jūs skatāties uz jauniešiem, kā jūs viņus uztverat? Ir dažādi, jā, nevar tā teikt, ir, kā mēs visi cilvēki, ir brīnišķīgi piemēri un netik brīnišķīgi piemēri. Es teiktu, ka to drosmīgumu es pat liktu pirmajā vietā. Tā drosme izvēlēties un iet savu ceļu, un tā pārliecība, ka tas ir pareizais ceļš, tas viņiem ļoti stipri piemīt. Arī tad, kad tā pārliecība ir galīgi grēza, jo viņam nav tās dzīves pieredzes, bet tai pašā laikā viņam ir drosme, un viņš var uzņemties šo te, kā saka, izaicinājumu. Tas ir ļoti raksturīgs, bet tai pašā laikā ir lietas, ko, manuprāt, ir jāatceras, ka dzīve nav tikai ceļš, dzīve ir arī cīņa. Un bieži vien par to, ko tu esi drosmīgi izvēlējies, varbūt, kā saka, tai mirklī tā pārliecība ir bijusi liela, ka jā, es darīšu tā, un es tagad tiešu uz priekšu, un man visi ceļi vaļā un uz priekšu, bet tu neesi viens, tev ir apkārt arī citi, kas tieši tāpatās grib un grib sasniegt varbūt tos pašus augstumus, kā tu, tas nozīmē, ka tev arī ir jācīnās. Es atceros, bija, manuprāt, viens no Amerikas prezidentiem, man liekas, Lyndons Johnsons, tas bija, kas teica, ka un tā ir pilnīgi taisnība, jo būtībā tev par savām lietām, par to ceļu, ko tu esi izvēlējies, tev ir jācīnās. Un tad tas, kas man pašu ir ļoti motivējis, nevienmēr es to varēju izdarīt perfekti, bet tomēr tas never give up. Never give up. Tas ir nekad neuzdod, nekad, ja tu esi pārliecināts par sevi, cīnies par to, jo tā ir tava pārliecība. Tu taču gribi godīgā veidā sasniegt kaut ko. Tas nozīmē, ka tev ir jācīnās līdz galam. Un nevienmēr tavā ceļā būs patiešām godīgi šķēršļi. Dzīve ir dažāda. Kādreiz sit ļoti stipri un negodīgi. Bet tev jāstāv tam pāri un tev ir jācīnās. Tu nevar uzdot, tev ir jāiet uz priekšu. Tāpēc drosme, tas ir svarīgi, pārliecība, tas ir svarīgi, bet tev ir jābūt arī pārliecībai par to, ka tev ir pietiekoši daudzums zināšanu vai arī iespēja vēl papildus iegūt tās zināšanas, lai tu var nonākt tur, kur tu patiešām gribi nonākt. Tā kā tad, kad Alis stāvēja pie tā Češīra skaķa un prasīja viņam ceļu
jo viņai gribējās atrast to ceļu, kur viņai ir jāiet, un viņš teica, tas ir atkarīgs no tā, kur tu gribi nonākt, vai ne? Jā, man arī par to pasaku par Alisu ļoti patika ideja, kas saskan ar to, ka tev visu laiku jādomā par savu nākotni un vēlams skatīties tālāk. Un tur ir viena tāda situācija, ka karaliene Alise jautā, vai atceries, kā rītdien mēs ar tevi darījām to un to. Un Alise saka, nē, kā es varu atcerēties, tas taču būs tikai rītdien. Un karaliene viņai pārmet, tev ir ļoti slikta atmiņa, jāatceras, kas būs rītdien. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba pieeja vizualizēt savu nākotni tā, tik precīzi, izjust to tik precīzi, ka tev liktos, ka tu jau atceries. Jo tas mainīs arī tavu uzvedību, tas mainīs tavus lēmumus, jo tu viņus pieņems nevis no šodienas pozīcijas, bet no pozīcijas, kāds tu esi iedomājamā pēc cik gadiem. Un vispār tā pasaka ir ļoti gudra, tur ir ko izņemties. Jā, bet tur ir vēl viens noteikums tam visam, tu vari vizualizēt, un tu iesi par to, bet atceries, ka tev ir daudzas lietas, kas tev ir jāizdara šajā ceļā, lai tu līdz tam nonākt, un tā tad nepietiek tikai vizualizēt, bet ir arī sev jānosprauž, teiksim, solīts pa solītim, ko tu darīsi, lai tu patiešām tiktu līdz tam skaistajam vizuālajam mērķim. Man liekas, ka bieži vien tas mūsu jauniešiem pietrūkst. Viņš varbūt zina, kas viņš gribētu būt, bet viņš neizdomā, kas ir tie etapi, vai kas ir tie soļi, lai viņš līdz tam nonāktu. Un varbūt tas ir mūsu kā mācības spēkā pasniedzēja, kā konsultanta palīdzība, jo mums jau ir tā pieredze un mēs esam daudz kam izgājuši cauri, palīdzēt viņam šos te solīšus parādīt, kas ir tas, kas tev vēl ir jāizdara. Jo tas, ko es esmu pie saviem mazdēliem redzējusi, un viņiem vajag šodien un tagad. Un jā, viņš zina, kas viņš grib būt, bet viņš pārsvarā zina, ka viņš grib nopelnīt tik un tik, viņš grib, kā saka, sasniegt to un to, bet, teiksim, tas ceļš varbūt paveiksies. Jā, varbūt, jā. Jā. Tas šeit un tagad īstenībā es teiktu, jā, ka mūsdienu pasaule mūs pieradina pie tā, ka viss notiek ļoti ātri. Es atceros, kā bija mūsu laikos. Ja tu gribēji paskatīties kādu multfilmu, tev bija jāgaida rītdien 12:00 un nākoša tikai pārīt 12:00. Mūsdienas tu gribi kaut kādu mūziku, 2 klikšķi, un tu to dzirdi, tu gribi paskatīties kādu filmu, varētu būt 3 klikšķi, un tu to skaties. Tu vari pasūtīt preci no Amerikas un saņemt jau pēc nedēļas, un tad atnākot uz darbu, izrādās, ka ir nepieciešami vismaz 5 gadi, lai tu sasniegtu kaut kādus karjeras rezultātus. Nē, es gribu šeit un tagad. Jā, tieši tā. Bet ir vairs padomāt par to, ka tās dzīve nenotiek. Un jā, tev jāvizuāli, jāizbauda, ka šeit un tagad, bet jāizdomā tie solīši, kā tu varētu sasniegt šo rezultātu. Un jāatceras, ka tie solīši nav tikai tev, bet solīši arī visiem tiem jauniešiem, kas te ir apkārt, un ka viņi arī grib to pašu. Un tev jābūt labākam par citiem. Tev vienmēr ir jāpadomā par to, kā tu kādā jomā vari būt labāks par citiem. Tā ir vēl viena mācība, manuprāt. Labāks, jā, bet es vēl ticu tam, ka tev jābūt ekoloģiskam. Mūsdienas tik daudz tiek runāts tā zaļa pasaulē, mēs runājam par ekoloģiju, par ekoloģiskiem produktiem, par ekoproduktiem, bet bieži vien aizmirstam par to, ka mums pašiem jābūt ekoloģiskiem un jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem, par savu rīcību, jo tā ietekmē visus pārējus. Ka es vienmēr iesaku saviem studentiem, tad, kad jūs pieņemat lēmumu, lai tas ir pozitīvs. Ja jūs gribat būt bagāts, tad ne tāpēc, ka jūsu konkurents bankrotēja,
bet tāpēc, ka jūs esat izdarījuši kaut ko labāk un sasniedzat augstāko rezultātu. Un īstenībā tas ļoti maina domāšanu, jo ja tu gribi iznīcināt konkurentus, tad tu sāki meklēt viņu kļūdas, klauvēt instancēm, lai kaut kā iztraucētu tam biznesam. Ja tu maini to domāšanu uz pozitīvo formulējumu, uz to ekoloģiskumu, tu skaties, ko tavi konkurenti dara labi. Un mācies no viņiem, domājot, kā to izdarīt vēl labāk. Un, manuprāt, tas ved uz augstākiem rezultātiem. Noteikti. Tu nedrīksti būt riebīgs visā savā dzīves posmā, jo tas prasa papildus resursus, papildus, nevajadzīgas lietas, jo tu centīsies būt labāks par citiem tikai uz savas pieredzes un savu profesionalitātes pamata, tas novadīs daudz ātrāk pie rezultāta. Pēdējais jautājums. Vai jūs atceraties kādu savu bērnības mīļāko rotaļlietu? Jā. Un kas tas bija? Tad, kad es augu, dieviņ tētiņ, cik sen atpakaļ, man bija ļoti maz rotaļlietu. Un parasti meitnēm ir lēles, man bija suns. Man bija tāds melns suns, un es tagad, ja man tagad būtu jāapraksta, kas tā pa sugu, vienkārši melns, pinkains suns, un viņam bija sarkana mēlīte, un ar to var atšķirt, kur viņam ir galva un kur viņam ir asta. Jo acis bija brūnas, un viņas bija tajās pinkās, bet to mēlīti varēja redzēt. Un, tas bija visur, tas bija gultā, tas bija pie galda, to baroja, to ģērba, viss ar to ir saistīts, jā. Man interesanti ir tas, ka es savu mīļāko rotaļlietu, ja tā var teikt, ieguvu, kad man jau bija pāri 30 gadiem, jo mani draugi bija aizmirsuši par manu dzimšanas dienu. Un es to īstenībā pat nebiju pamanījusi, bet viņam sāpēja. Un tad viņi organizēja svētkus, uzaicināja pie sevis ciemos, atnāca tur baloni, tortas, veces un uzdāvināja man nelielu Me to You tedibīru ar skaisto stāstu. Es nemaz nezināju, ka tiem pelēkiem, smukiem lācīšiem ir stāsts, ka viens bija pazudis, un zem lietu viņa atrada viena meitene. Un tad viņa paņēma viņu mājas, apmīļoja, salaboja, un tas kļuva par viņu vismīļāko rotaļlietu. Un priekš manis tagad tie tedibīri ir kā simbols, ka šajā pasaulē vienmēr ir kāds, kas par tevi rūpējas, kas tevi mīl, kas tevi atceras, un es ticu tam, ka katra cilvēka dzīve ir jābūt vismaz vienam Me to You lācītim. Un tāpēc es gribu arī jums uzdāvināt, kā pateicību par mūsu šodienas sarunu, lai jūs vienmēr zinātu, ka šajā pasaulē ir cilvēki, kuriem jūs esat svarīgi. Paldies! Mīļi! Es tagad raudāšu. Es arī! Viņi tik smuki, vai ne? Tiešām, ļoti, ļoti. Liels paldies! Tas patiešām bija mīļi un sirsnīgi, jā. Paldies par sarunu! Es ceru, ka jaunieši varēs izvilkt kaut kādus iedvesmas vārdus priekš sevis un sasniegt tikpat augstas virsotnes, kā izdevies jums.